Sveicināti visiem! Esam klāt ar kaut ko jaunu, jauna rubrika, kuras nosaukumu es līdz galam nezinu, bet varētu būt vai šis Audi Assists vai Tīts vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs šo sadaļu veidojam kopā ar mūsu draugiem AutoDNA, un uzreiz saku, ka man par to neviens nemaksā. AutoDNA man nemaksā vai nepiespieda kaut ko tādu taisīt. Tas ir tīri manis paša ideja. Jo sākumā man bija doma, ka varētu ar kādu dīleri sadarboties, bet es atsaucību negūlu. Līdz ar to parunājos ar AutoDNA, vai viņi var šādā ziņā izpalīdzēt. Bet tā ideja ir tāda, es izvēlos nejaušā secībā Audi automašīnas, kas ir ieliktas tirgoties. Pārsvarā tendējos no 10. gada uz augšu, un pārsvarā tās, kas ir tikko ievestas vai vēl nav pieregistrētas, ar tādu domu pastīties, kādas ir tās mašīnas, kuras tikko ieved. Varbūt nākotnē arī skatīšos tādas, kas ir bijušas ilgāku laiku jau Latvijā, vai arī pat citas markas. Tā kā jebkurā gadījumā jūs atstājat komentāru par to, ko jūs domājat, vai varētu iesaistīt citas markas, vai arī jūs zinat, un jums ir idejas, kādu varētu uztaisīt nosaukumu šai rubrikai. Tātad vidēji sērijā mēs apstīsim aptuveni 5 automašīnas. Šobrīd es esmu jau sagatavojis 5 manis izvēlētus modeļus, ne modeļus, bet vienkārši sludinājumus, un pēc tiem mēs arī tālāk skatāmies. Es domāju, ka jums tas varētu būt interesanti, man tas ir ļoti interesanti saprast, kādas tās mašīnas ir tirgū, kā arī jūs varat redzēt, kādas ir šīs AutoDNA atskaites un cik viņas ir liederīgas. Kā arī izmantojot mūsu kodu Audi fans, viss apraksts būs šī video aprakstā. Izmantojot šo informāciju, jūs arī varat ar ļoti labu atlaidi iegādāties kādu jums interesējušas automašīnas šo atskaiti. Jāņem vērā, ka ne visām mašīnām ir foršas pilnas atskaites, to es arī tagad redzu, pēc šīm 5 automašīnām, ko es esmu izvēlējies, bet jebkurā gadījumā tas jums palīdzēs neiegrābties un pērkot mašīnu tur, es nezinu, es domāju, sākot jau no 2000 ir vērts tur 10 eiro iztērēt un saprast, kas viņu bijis. Tiesa tās mašīnas, kas maksā 2000, tās jau ir 20 gadīgas, un es domāju, ka tā informācijai vairs nav tik liela nozīme. Tāpēc mēs arī skatāmies mašīnas aptuveni no 10. gada. Tad, kā es to daru? Es principā ieeju SSLV, Audi, gads, sākam no 10. Turpinām mēs līdz kaut kādam 18. Un te man ir jau X1. Kas tas bija X1? Arī nav reģistrēts. Varbūt arī B-kas kaut kad apstīsimies. Jūs rakstat komentārā, kā jūs domājat. Bet, principā, tagad es ieeju kaut kādā uz skatos, kas vēl nav avus komplektācija. Bet, labi, es vienkārši apskatos, paskatos, vai šeit ir VIN numurs, bez apskates tā nav pieregistrēta, un tā jau domāju tālāk. Bet kā jau redzat, man ir 1, 2, 3, 4, 5 automašīnas jau izvēlētas. Sāksim ar pirmo. Un te mums ir A6, C4, autoplācis MZ auto. Īsumā, kas tas tāds ir? 180 kW, quattro, visādā forša, nezinu cik forša, bet komplektācija piedāvā arī maiņu uz lētāku auto. Pēc bildītēm, C7 kā C7, neko tādu baigo nevar izteikt, cik viņiem panorāmas lūka, arī 3 zonu, klimata kontrole, atmiņas krēsli, Bose skaņas sistēma, šitas te, es pat aizmirsu, kā viņu sauc, tas ekrāns uz priekšējā stikla ekrāna projekcija, tā kā, tāds, vidējs, bet man viņš iekrit acīs un skatāmies. Mums ir VIN numurs, nav reģistrēta, un ejam skatīties, kas ir šeit. Tad mums nav fotogrāfijas no arhīva, aprīkojuma mums nav, bet mums ir informācija, ka 19. gadā ir bijusi avārija aizmugurējā daļā mašīnā. Tajā brīdī Vācijā remonta summa no 800 līdz 1000 eiro. Teorētiski nav tik traks, un nobraukums 19. gada jūlijā mums ir 200
gandrīz 9000. Sludinājumā 255. Tātad, kurā gadā tas bija? 19. gadā ir 210 rupi reiķinot, un pēc 4 gadiem provizoriski ir 255, pat 4 gadiem nobraukt 40 000 gadā, 10 000 aptuveni braukti, teorētiski šis nobraukums varētu būt plus mīnus ticams. Kas mums tālāk ir bijusi sista nedaudz, bet tā 1000, es domāju, Vācijā tas ir vienkārši bumpera maiņa un piekrāsošana vai kaut kas tam līdzīgs. Tāda mums tālāk iet, visur, kur viņš ir pārbaudīts, tehniskā informācija, un nekā vairāk arī par šo automašīnu mums nav. Tāda 10-gadīga mašīna, 255 000, sista aizmugure nedaudz. Es domāju, nekā trākā pilnīgi, ja kādam šī mašīna patīk, es pat domāju, ka viņu var mierīgi ņemt. Vai ne, jūs piekrītat? Ejam tālāk. Mums ir Q5 Quattro ieceļojas Latvijā no kurienes? 176 000. Viss strādā 12. gads. Pasīsimies bildes. Diski man patīk. Tāds tīri īsmā melns shadow lines. Gribētu teikt glīts Q5. Nav reģistrēts Latvijā. Šķeltā stūra, kas man arī ļoti patīk. Tā kā izstāsta diezgan ok. Es teiktu, ir ok. Skatāmies, kas mums ir atskaitē. Braucam no apakšas. Tātad mums ir sadursmes bojājums 650 eiro aptuveni, 13. gads. Francija. Mums ir Francija 14. gads, avārija 4000. Odometrs 13 000 un 50 000. Tai mašīnai avārijas brīdī bija cik gadi? Divgadīga mašīna, tātad 4000, servisa tāme, nekas briesmīgs, bet avārija bijusi. Saplusojam, šīs abas avārijas kopā ir kaut kādi 5200-300 eiro bijuši. Un 14. gadā pēdējais rādījums ir 50 000. Neko vairāk mēs te tādu neredzam. Skatāmies, pirms cik mums sanāk 10, pirms 8 gadiem mums bija 50 000. 12. gads, 176. Vai šī mašīna ir braukusi, ja šī mašīna pa 2 gadiem, ja viņa 12. gada mašīna pa 2 gadiem nobrauca 50 000, tātad gadā aptuveni 25 000. Mums atliek pareicināt, ja mašīna ir 12 gadīga, 12 reiz 25. Lai es nekļūdītos. 12 reiz 25. 300 000 vajadzētu būt uz šo brīdi. Ja mēs tā skatāmies. 176, vai tas varētu būt īsts nobraukums? Jūs paši spriežat, varbūt tikai pirmos gadus šī mašīna aktīvi brauc, un pēc tam viņa stāvēja un maz brauc, tā kā iespējas tādas ir. Jaņem vērā, ka viss, ko es saku, tas ir subjektīvs, un vadoties pēc manām domām, un pēc atskaites. Tā kā tā. Ja mēs skatāmies no otras puses, tad mašīna ir 12 gadīga šobrīd. Ja mēs dalām 176 dalīts uz 12 gadiem, sanāk 15 000 gadā, arī nav nemazām tik traki. Tā kā, skatieties, kā ir, kā jūs domājat, bet man šķiet maziņš nobraukums. Bet kopumā neliela avārija pašā sākumā, un pat nobraukuma tādas plašas informācijas nav. Starp citu, arī pie dīlera, manuprāt, nekādu plašāku informāciju par šo neuzzināsiet, bet tas tāds off-topics. Kas mums tālāk? Q7. Pēc numurzīmes spriežam, ka šī mašīna jau ir bijusi Latvijā kaut kādu laiku. Tā nav pēc kārtas numurzīme, tā ir individuālā. Un kas mums ir? Mums ir 342 000 nobraukums.
arī 12. gads. Maksā, cik maksā? 20 pakas. Arī man šie diski patīk. Facelifts. 180 kW. Nu, glīts. Glīts, melns. Atmiņas krēsli, panorāmas lūka, elektriskie krēsli. Nu, glīti. Tā panorāmas lūka milzīgi. Aklā zona, paus, štorkas, stūris apsilda. Forši. Ok, kas ir atskaitē? Tātad bildes no arhīva nav, aprīkojums nav. 12. gads mašīna, jā. Pēc 3 gadiem pirmajā datī nobraukums 70 000. Valsts Dānija. Tā mums ir 17. gads Dānija. Tehniskais 125, tātad pa 2 gadiem nobrauca 60 000 aptuveni, un gadā pie 30. 19. gads Dānija, 198, atkal 60 000 aptuveni nobraukti, bišķiņ vairāk. Tātad vēl pēc 2 gadiem Dānija. Tehniskā apskate, 243 000, līdzīgi pieturamies pie 60 000 2 gados. Nav tik traki. 30 000 gadā. Tad mums ir 23. gads Dānija. 23. gadā 67 000. 23. gads Dānija. Un te mums ir reku. Mums ir 3. kas sanāk janvāris. Nē. Jā, 3. Nē. Tā arī sanāk. 3. janvāris. Un mums ir 267 000. Tad mums ir Dobele. Tehniskā apskate. 7. marts. Un mums ir nokrutīti 30 000. Lūk tā, mums ir kruķītājs 30 000 bez avārijām. Un ko mums te rāda? 242. Nu, jā, kamēr Latvijā bijuši 10 000 nobraukusi. Tātad patiesībā, ja mēs pieskaitam 30 000, tad 270 000. Tā kā arī īstenībā 12-gadīga mašīna zem 300 000 nobraukumus. Nav tik slikti. Es pat teiktu diezgan labi. Nav nekāds avārijas. Es teiktu, ka īstenībā diezgan labi. Neskatot manu balsi. Šis man pilnīgi īstenībā patīk. Vienīgi viņi maksā kosmosu. Manuprāt, 20 000. Bet varbūt kāds grib tādu nopirkt. Ok, viena mašīna tā tīra, 30 000 nogriezti, bet varbūt tas nav mazām tik traki. Nākamais, Audi A1. Ja jūs redzat tik pa laikam kaut kāds izgriezumus vai kaut ko tādu, es vienkārši klepoju vai dzeru tēju vai kaut ko tādu daru. Man tik ļoti gribējās ierakstīt šo video, ka es nevarēju paciesties, kamēr esmu izveseļojies. Kā arī ir problēma tāda, ka kamēr es to visu sagatavoju, varbūt gadīties, ka es taisu video par mašīnu, kas jau ir pārdota. Tāpēc, principā, kā es saņemu informāciju, man maksimāli ātri jāuztaisa video, lai nebūtu tā, ka es taisu video, bet mašīna ir pārdota. Tāpēc ir šādi. Audi A1 no Francijas bez rūs, sasordināls nobraukums, kā ar vertikālu izdruka. Nu, redzēsim, Audi A1. Skatamies. Fotogrāfijas nav, aprīkojums nav. Kas mums 13. gads? Beļģija. Labi. Gadu vēlāk Francija avārija. 290 eiro, nekas traks, 35 000. 16. gads avārija. 1700 apaļosim. Francija 80 000. Atkal. Francija sadursmē nav informācijas kāda. 109 000. Tātad ir bišķiņi jau avārijas bijušas. Lielākas, mazākas, bet atkal mašīna ir 13. gada. 3-gadīgai mašīnai avārija un remonts štuka 600, tas varbūt
diezgan minimālas lietas, tā kā nav tik traki. Bet tad ir vēl viena sadursme un vēl viena. Kopumā ap to mašīnu strādājuši cilvēki virsbūvi. Tas viennozīmīgi. 109,017 gads. Kaut kas vēl te ir. Nekā tāda vairāk nav. Ok, ejam, skatāmies. Šobrīd uz 2024. gadu 207,000, 17. gadā 109, tātad pa 7 gadiem mums ir 100,000. Ātri uzmetam aci. 100,000 dalīsim uz 7. Tie 15,000 gadā. Teorētiski ticams, 1.6 dīzelis. Nu, varbūt arī, ka tā ir. Pati mašīna tāda, nu, normāla. Nu, cik nu varbūt normāls A1. Es tādu nepirktu, bet no vizuāli, no šīs bildes izstāstā tīri tā neko. Tātad mums ir pirms 7 gadiem bijuši tieši pa 100,000 mazāk. Vai viņa ir kruķīta vai nav, grūti pateikt. Spriežat atkal paši, rakstat komentārā, kā jums šķiet. Bet šur tur pasista, gan jau krāsota, Francijā bijusi, gan jau visādi sīkumiņi tur ir. Francijā kā nekā viņi parkojās ļoti labi, tāpat kā Itālijā. Tad mums ir Audi A4 B9. A4 Ultra. Arī tur visāda komplektācija, bet uz to es neskatos. Komplektācija man neinteresē. Man interesē mašīnas vēsture. Kas mums ir? Elektriskais bagažnieks, farkops, manuālie krēsli. Šī klimata kontrola man vienkārši spiežās acīs. Tā nav digitālā. Tev ir kura gada mašīna? 18. gada mašīna, nu, prasītos digitālo klimu. Un ja viņai digitālā klimata B9, tad viņam ir aizmugurē arī klimata kontrola. Bet tā kā viņiem tikai šāda, tad viņi tikai priekšā var kontrolēt. Parastais displejs, nevis virtuālais. Nu, mašīna kā mašīna. Bet skatāmies, kas mums ir šeit. Un šeit mums jau ir labas lietas. Principā 18. gads, 18. gada mašīna. Jau priekšējā puse, kreisā priekšpuse, kreisais sāna priekšpuse. Štuka. Nu, tā ir tikko svaiga mašīna pa štuku, teorētiski nekas. 19. gads. 2 štukas labā puse. Te jau ir 65,000 nobraukums. 21. gads. Pa 2 gadiem 100 pakas. Pat mazāk. Pa pusotru gadu 100 pakas. Nē, precīzi 2 gadi, bišķiņ vairāk, 2 gadu mēnesi. Es guļu laikam jau. Atkal remonts 2 pakas. 167,000. Vācija. Nu, ko mēs varam pateikt? Tā mašīna ir arī jauna, un remontdarbi Vācijā nemaksā lēti. Tātad nevajadzētu domāt, ka tā mašīna stipri šķilta. Visticamāk, šādu jaunu mašīnu vēl projām taisīja no rūpnīcas detaļām, oriģinālām. Tāpēc remonts varētu būt kvalitīvs un nekas traks. Bet mums ir sista par nobraukumu. 167,000, 21. gads. 270,000. Tā, kurš tur sanāca? Ne tas slunājums, šis. Tātad pirms 3 gadiem, šobrīd ir marts, jā, precīzi pirms 3 gadiem. Tātad atkal rupi reiķinot pa 3 gadiem nobraukts 100,000 bišķiņu vairāk. Vai precīzi 100,000. Nu, principā precīzi 100,000 pa 3 gadiem. Ja mēs skatāmies tīri no loģikas, ja šeit mēs nobraucām pa 2 gadiem 100,000 pa 2, tad teorētiski, ja mēs pieskatām vēl 2 uz 23. gadu, tad vajadzētu būt 23. gadā 267, un 24. gadā vajadzētu būt kaut kādiem 300 ar kaut ko.
Varbūt ir tīts bišķiņ, bet varbūt nav. Es nezinu, tās manas domas, komentējiet, rakstāt, kā jums šķiet. Bet jā, ir bišķiņ pasista, bet tas arī, manuprāt, nav nekas traks. Ņemot vērā, ka tas bija mašīna pilnīgi jauna un tie remontdarbiņi vienkārši jaunajai mašīnai ļoti dārgi. Tā kā nekā traka, manuprāt. Nav bildes, bet neko darīt. Tātad, ko mēs secinām no šī visa? Principā visas šīs 5 mašīnas ir normālas, nekas baigi nav tīts, nekādi baigie kosmiskie remontdarbi nav darīti. Varbūt tam Q5 mūsina pa tām 4 pakām, bet tā bija 2-gadīga mašīna. Nu, te varētu būt kaut kas nopietnāks. Nezinām, kura vieta, kas ko kā, bet, kāds Tallinā pēdējo reizi meklēs šo mašīnu. Labi, nevermind. Tā kā kopumā arī tas Q7, viņš 30,000 notīti aptuveni, bet mašīna skaista, kur bija rakstīts pierādams nobraukums. Oriģināls un pierādams. Nu, es tikko pierādīju. Skatoties tavu sludinājumu, es pierādīju, ka reku Dānija 267 un Latvija 231. Nu, nav oriģināls, un es tikko pierādīju, ka viņš ir tīts. Tātad ir bišķiņ tītens. Nu, no visiem šiem 5 sludinājumiem, ko mēs apskatījāmies, viens ir 100% tīts, un 30,000, kas ir bezmazai viena vāciešu eļļas intervāla maiņa, bezmazai tā kā nav tik traģiski. Nav neviena tāda stipri liela šķilteņa, kas arī man priecē, bet redzēsim, kā būs nākotnē. Nākotnē es neteikšu, ka es katru no jūsu, pieņemsim, ja jūs atrodat SSA kādu sludinājumu, kas varētu būt interesants, jūs man varat padot ziņu vai Instagramā, vai Faceitī, vai uz e-pastu atsūtīt linku SSA. Un ja man liksies interesants, es arī viņu varētu apskatīt jau nākamajā video. Par šiem video varētu nākt reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās, atkarīgs no situācijas. Bet es domāju, ka šo tādu rubriku mēs varētu turpināt, vienkārši iepazīt un saprast, kādas mašīnas mums te tirgojās. Jo no šīm 5 mašīnām 5 tīri jēdzīgas mašīnas un nekā traka. Jebkurā gadījumā gaidu jūs komentāros, ierakstāt ieteikumus visu pārējo. Un otra lieta, mums būs 11. maijā Dino diena, bet par to gan jau būs vēl kaut kādā video pieminēšu, bet turat aiz auss, liekat. Jūs šobrīd guļat ir 1:30 naktī uz sestdienu. Tā kā vēl es varētu pamontēt šovakar to video. Bet jā, tā kā jūs rakstat komentāros, ko jūs domājat par šo, vai ir vajadzīgs tas, ko es daru, vai nav vajadzīgs, un jūsu domas vienkārši. Atvainojos par savu balsi jau, jo tāda ir kāda ir, bet neko darīt, jāveseļojās. Un ceru, ka drīzumā jau būšu ar labāku balss tembru un varēšu labāk parunāties. Tāpēc pagaidām liels paldies, ka skatījāties.